Kāpēc pēc 30 ir tik grūti veidot draudzības un iegūt jaunus draugus? Tā ir diezgan reāla situācija, un iespējams arī tev tā ir pazīstama, ka liekas, es esmu normāls cilvēks, kāpēc ir tik grūti veidot draugus, un kuri pazuduši visi vecie draugi, kas notiek? Īstenībā tā ir ļoti dabisks process, dabisks veids, kad mainoties kaut kādām mūsu lietām, mūsu vērtībām, mūsu prioritātēm, mainās arī cilvēku mums apkārt. Reizēm viņi paliek no skolas laikiem, un tas ir riktīgi forši un zelta vērtē, bet reizēm dzīve ir dzīve un ievieš savas korekcijas, un cilvēki apkārt mainās. Pēc 30, kāpēc tad ir grūti iepazīties? Ir grūti iepazīties, jo mēs esam dažādās vidēs ar dažādām situācijām, dažādiem notikumiem. Piemēram, tad, kad mēs ejam bērndārzā, mums visiem ir vienādas intereses. Mēs esam katru dienu vienā un tajā pašā vietā, vienā un tajā pašā sastāvā, un mēs veidojam tās draudzības un iepazīstamies ar tiem cilvēkiem, kas tur ir, jo tās ir kopīgas intereses. Tieši tāpat arī ar skolu. Mēs esam skolas vidē, kaut kādos pulcņos, kaut kādās konkrētās vietās, katru reizi tiekamies, katru reizi runājamies, katru reizi kaut ko daramies, miedarbojamies un veidojas draudzība. Tad, kad mēs esam augstskolā, tad arī ir studijas, lekcijas, kaut kāda vide, kaut kāds burziņš, kur mēs visu laiku esam kopā un miedarbojamies. Kas notiek pēc 30? Parasti ir bērni, ģimene, kaut kādas savas lietas, darbs, un nav īsti laika uz kaut kādiem let's say pulciņiem, ja, bet kaut kādām vietām jaunām iet un iepazīties. Kāpēc ir svarīgi iet uz kaut kādām jaunām vietām, iepazīties, jo, savādāk baigi grūti ir atrast sev draugus vai līdzcilvēkus vai kaut ko tādu. Te ir svarīgi arī piebilst par to, ka draudzība veidojās tiekoties periodiski. Tā kā ir jātiekās, ir jākomunicē. Jau, kad cilvēki arvien vairāk ieiet kaut kādā komunikācijā ar ChatGPT un ar mākslīgajiem intelektiem un visu kaut ko tādu, ir mega svarīgi tomēr tikties klātienē, runāties, kaut vai Zoomā, vai attālināti, kad ir kaut kādas grupas, kad cilvēki tiekās, kad viņi komunicē, veidojās tā uzticēšanās un veidojās tā saikne, un veidojās arī draudzība. Tāpēc, ko darīt, ja nav draugu, iet uz kaut kādiem pasākumiem, iet uz kaut kādām, nodarbībām, apmācībām, lekcijām, kaut kur iet, lai tu būtu ar tiem cilvēkiem kontaktā, tēmās, kuras tev interesē.